Annika Lanka pie mums ir ieradusies. Čau! Labrīt! Tātad tev ir labrīts. Jā. Tu esi jau paspējis pagulēt šodien. Īstenībā 5 stundas. O, tā kā ļoti tas jau labi. diezgan pat labi. Tev tā ir ierasta lieta tā laicīgi iet gulēt? Vairs nē. Jā, kādreiz es biju no tiem cilvēkiem, kas riktīgi agri cēlās, goja skriet līdz sauli, bet tas bija līdz sauli. Tagad saule īsti nerādās ļoti ilgi. Saprat. Nu, klau, 5 stundas. Tas ir labi. 5 stundas izklausās ļoti garšīgi man ap šo brīdi. Nesūdzētos. Piedod, ka kārdinu. Nē, tas ir viss kārtībā. Klau, tu esi viens no tiem retajiem viesiem, kuram mikrofons vajadzīgs tikai intervijai. Jā. Ko tad tu plāno darīt šodien? Es plānoju tevi atkal iemidzināt. Nu. Nē. Es spēlēšu 2 savus darbus. Viņi ir instrumentāli, viņi ir uz klavierēm. Pirmais būs man tāds ļoti, ļoti mīļš, un, protams, otrais arī. Bet pirmais vienkārši es viņu sacerēju, tad, kad man bija kaut kādi 14 gadi, man liekas, viens no maniem pirmajiem tādiem darbiem. Tāpēc viņš tāds ļoti, ļoti mīļš. Tu kurā brīdī tu saprati to, ka klavieres ir tas, ar ko tu vēlies saistīt savu dzīvi? Vecāki nopirka klavieres māsai, tāpēc, kad māsa pa māju smuki dziedāja, un es vienkārši dziedāju, un tāpēc viņi nopirka klavieres māsai, un tad es sāku kaut ko tur trinkšķināt, viņi man aizsūtīja uz muzikas skolu, un tā vēl viena muzikas skola, un tā es esmu akadēmijā, un tā tālāk. Drīz būsi uzveikusi visas skolas, tā izklausās. Man liekas, ka tur nāks vēl. Tu esi nolēmusi, ka jāiet tālāk ir. Jā. Labi, skaidrs. Talantīgi cilvēki vienmēr sev atrod izaicinājumus. Tā tas ir dzīvē. Jā. Māsa arī vēl spēlē joprojām klavierus, vai māsai atņēma? Visa ģimene. Visa ģimene? Jā. Tu nāc no muzikālas ģimenes tātad? Jā, vecāki varbūt tās netik, tādā ziņā, ka viņi paši nav neko izmācījušies, bet viņi apzināti nolika mājā vairākus mūzikas instrumentus. Nolika pa stūriem un bērni. Jā, un tad bērni tā kā, lai bērni tur pieiet un sāk spēlēt. Un tā arī nostrādāja tas plāns. Mēs visi sākām kaut ko trinkšķināt, kā teikt. Un paskat, kā iegriezusies tā karjera. Es saprotu, ka raksti arī šobrīd kādu lielāku formātu darbu, ne tikai īsākas dziesmiņas. Vismaz tā man te pierakstīts. Tas ir tas, kāpēc es eju mācīties arī mūziku, jo vajag to izaicinājumu, vajag kādu, kurš zina vairāk par tevi, zina daudz vairāk kontakts par tevi. Un, tas, ko es daru akadēmijā, tagad rakstu orķestrim darbu ar kori. Un, liela formāta darbu, kas man iepriekš, viens no maniem pirmajiem darbiem bija tikai uz klavierēm. Un tad tas, kā tu audz apjomā un plašumā ar skaņdarbiem, jā. Orķestris liela formāta darbs. Izklausās, ka mēs šodien baudīsim kaut ko ļoti, ļoti skaistu no tevis. Cerams. Labs ir, ķeramies klāt, un tad varbūt pēc kādas no dziesmām aprunāsimies arī par labdarības maratonu tēmu. Bet tagad gan Annika Lanka ar vienu no savām dziesmām. Jā, Ezers.
zini, man laikam tikai viena lieta, ko teikt. Šķiet nepelnīt maz auditoriju šobrīd šeit ar šajā naktas stundā tam, ko mēs te tikko pieredzējām. Bet ir, labrīt. Ir gan. Klau, kāpēc man tāda sajūta, ka es gribu dzirdēt vēl? Un tu biedēji, ja, ka nākšot miegs? Nē, galīgi nē. Bet pirms mēs turpinām, man tev jautājums. Es vienmēr instrumentālās mūzikas cilvēkiem gribu jautāt, kā jūs izdomājat nosaukumu? Nav neviena vārda. Tā ir visgrūtākā lieta. Tiešām ar pirmo albumu es tiešām, man bija melna bilde. Tā kā man ir kaut kādas varbūt pašai savas sajūtas, kāpēc radās tas darbs. Melna bilde, kā to visu nosaukt. Un es sasaucu savus draugus un ģimeni, atskaņoju tumbām. Katrs vienkārši pastāstīja, kas nāk pirmais prātā, un es izvēlējos. Un ar otro albumu man jau noveicās, ka vairākiem man jau bija atnākuši nosaukumi, un to, piefiksēju. Un tad es izmēģināju iesaistīt, savējo auditoriju, savējos sekotājus. Es tad paaicināju domāt man līdzi. Un tad cilvēks sasūtīja savējos stāstus, savējās sajūtas, kaut kādas nosaukumus. Un īstenībā, es tad uzmeistaroju savu un paņēmu no tā arī. Runājot par stāstiem, nezinu, vai tev ir savs stāsts saistībā ar šī gada labdarības maratona tēmu, bet man ir tāda klusa sajūta, ka tu varbūt jūti lietas citādāk nekā vairums ļaužu. Tā parasti ir ar tiem cilvēkiem, kas ir ļoti talantīgi muzikālajās lietās. Tādēļ, kā tu par šo visu jūties? Man liekas, daudzi jau jūt kaut ko. Man liekas, ka mūziķiem varbūt tās ir tas outlets, tad izlikt to, vai ne, manā mūzikā. Tas ir bijis tas mans outlets momentos, kad ir bijis vienkārši pa daudz vai pa traki, vai tiešām ir kaut kas tas nezināmais. Šis ir bijis tas mans outlets, un ir tāda dīvainā sajūta, kad tu zini, par ko notiek šis maratons, un tas ir savā ziņā tik svētīgi, ka tas notiek, un atkal tik grūti, ka tas notiek, vai ne? Tā kā ir, man liekas, both and. Un nākot uz šejieni, man iekšēji bija tāda sajūta, mazliet tāds tā kā pamudinājums, kā teikt, cilvēkiem, kas ir gan nemuzikāli, gan muzikāli, jebkurā ir. Tagad ir Ziemassvētku laiks, vai ne? Un visiem ir jāpērk dāvanas, un naudas nav. Un naudas ir mazāk, vai arī, citas vai arī nav, arī tā gadās. Tas nav kaut kas, no kā mums ir jāslēpjas, tā vienkārši dažreiz ir. Jā, un es par to aizdomājos, un es domāju, kas tad ir tas, kā mēs varam palīdzēt, jo, šis maratons beigsies, kas notiks tālāk, kas notiks ar varbūt tās tavējo kaimiņu vai tavējo kādu no draugiem, vai nedodies tev pašam, ja kaut kādā momentā tev pienāks kaut kāds brīdis, kur tev vajadzēs, bet tev nav. Un tīri no tāda praktiska viedokļa, no tāda praktiska skata punkta, man liekas, atlikt naudu pa bišķiņam bieži ir ļoti laba tāda praksa, kā teikt, kā cilvēki iet sportot, iet kačāties, tas jau nav patīkami, tas sāp mazliet, bet tās ir labas sāpes. Un tāpat tās arī par naudas atlikšanu ziedojumiem, naudas atlikšanu kaut kam, lai tīri tāpēc, lai tu varētu palīdzēt kādam citam, ne sev. Tās ir labas sāpes, kuras sev nodarīt, kā teikt. Daram sev labi pāri, tas ir mūsu secinājums. Jā, jo tiešām tādā pasaulē mēs dzīvojam, pienāk tie brīži, kur, teiksim tā, tu redzi Facebookā paziņojumu lūgumu, vai ne, kādam, kad vajag ziedot, un tu skaties uz savu kontu, un tev ir nopūta. Nevis darbība varbūt tās. Un man liekas, tas viss sākās ar vienkārši lēmumu sevī, kad atlikt kaut ko un pa bišķiņam. Un tas sakrājās. Un tad ir vismaz ar kaut ko, ar ko palīdzēt, vai ne?
man liekas, vajag sev pieredināt pie tādas labas muskultūras naudas ziņā. Veselīgas sabiedrības muskultūra. Man patīk viss tas, ko tu saki. Tas viss ir absolūti pareizi. Nevis reizi gadā, gada beigās lielā vilnī, bet katru dienu pa mazumiņam. Un tieši tādēļ varbūt arī labdarības maratons dod 5 noris. Patiesībā vairāk nekā mēnesi mēs te esam atvērti. Mēs studijā esam 6 diennaktis. Bet pirms tam jau ir iespēja ziedot gan internetā, un arī to ir iespēja darīt pēc tam. Šajā gadījumā gan gribētos piebilst, ka mēs esam šeit un gribam būt te, lai pievērstu uzmanību to, ka ir problēma. Un manuprāt, tā problēma, mēs apzināmies, ka tas ir vienkārši stulbi, kā šobrīd ir, ka varētu labāk. Vai ne? Nav man šķiet labāku vārdu. Nav labāku, glamūrāku veidu, kā to vienkārši pateikt. Un pēc šādas sarunas, es domāju, ir laiks mūzikai ļaut vaļu. Vēl 2 dziesmas no tevis. Ko mēs dzirdēsim? Man liekas, varbūt tās negluži piemērot, bet man šis nākamais skaņdarbs, tas ir no 2. albuma, un viņš radās man personīgi tādā momentā, kur man jau fiziski bija izsīcis spēks un mentālā kapacitāte, kad es vienkārši, es atceros, es sēdēju akadēmijā, klasītē un spēlēju šo te melodiju, un beigās cilvēki man palīdzēja izdomāt to nosaukumu, un es viņu nosaucu Carry Me Forward. Jo cilvēkiem bija kaut kāda tāda sajūta par forward, un man atkal bija tāds, zinot to savējo kontekstu, kad šis skaņdarbs radās. Tā ir kā tāda, pat var nosaukt lūkšana, varbūt tās atskatoties. Tev nav vispār spēka iet tālāk, bet tu negribi iet atpakaļ, jo tad nebija labāk. Bet tev vajag iet uz priekšu, un tev vajag iet uz priekšu tajā virzienā, kur viss izdosies. Un tāpēc tā ir kā tāda lūkšana aiznes mani uz priekšu. Es esmu gatavs tikt nests ar mūziku.
Ja es tev varu piedāvāt lielu pūli ar cilvēkiem ar īstiem aplausiem, es tev varu piedāvāt vismaz digitālos. Paldies! Viens jautājums, pirms ķeramies pie pēdējās dziesmas. Kas tu gribi būt? Autori, komponisti vai izpildītāji? Jo nemelošu, visbiežāk šīs abas divas lietas nav tik ļoti cieši savīts, kā izskatās, ka ir tev. Visi. Man ļoti patīk būt studijā un būt tas, kurš to ieraksta un darbojas. Man būtu patīk aiz durvīm rakstīt to visu. Tā kā autors arī, un man ļoti patīk izaicināt sevi, spēlēt cilvēku priekšā un taisīt koncertus un tāds. Tā kā tur viss ir vienlīdzīgi, man liekas. Es ļoti reti, kad šitā daru, bet tu man atsūtīsi ielūgumu uz to, ka tas lielformāta darbs nāks gaismā. Es gribēšu dzirdēt. Liekas, nezinu, varbūt 6 diennaktis, varbūt tas ir 4 no rīta, bet man tomēr šķiet, ka tas, ko tu dari, ir ļoti skaisti. Tev ir milzīgs talants. Paldies par to, ka esi atnākuši šeit dalīties ar to. Paldies. Jā, tad, kad būs gatavs, tad es atcerēšos šos 4 no rīta. Cik vēl ir palicis? Vēl ir daudz, kā, tas ir liels formāts un vairāk mēneši, un tad jau tas viss notiks tehniskā tādā apskatē, kā teikt. Jā. Labi, līdz tam vēl jānodzīvo, bet līdz 3. dziesmai no Annikas Lankas gan ilgi nebūs jāgaida. Jā, paldies. Nākamā dziesma neviens vēl nav dzirdējis, tā kā izbaudiet. Paldies tev, ka šodien atradi laiku
Paldies, ka pagulēji tikai 5 stundas un ceru, ka atradīsi vēl, lai šodien pagulētu. Paldies!